Ja jums ir, bija, plānojat, vai varbūt nav mīlulis, jebkurā gadījumā šis ir raidījums domāts tieši jums. Esiet sveicināti Dinoteikā. Šodien mēs sāksim ar pašu aktuālāko – mīluļu vakcināciju un aizsardzību pret ērcēm un citiem mošķiem. Tu, Zigī, nebaidies, tev mēs nevakcinēsim tagad, bet, ja būtu Zigijs jāvakcinē, kas būtu tās obligātās vakcīnas? Pirmās, ko gribētu redzēt, suņu pasi. Ir Zigī, reku. Bez bildes gan, bet Zigī pasa. Attiecīgi, šis ir tas pasas standarts, kam ir jābūt visiem suņiem, un pasē ir vairākas vietas, kur mēs redzam, kur tiek atzīmētas vakcīnas. Ja likumā noteiktā obligātā vakcinācija ir pret trakumsērgu, tad sekojam līdzi trakumsērgas potes derīgumam. Jā. Cik bieži tāds Attiecīgi, suņus mēs vakcinējam reizi gadā pret suņu gaļēdāju mēri, pret suņu leptospirozi, pret infekciozo hepatītu, paragripu, parovīrusu. Pēc būtības tādas nopietnas saslimšanas, kas grūti padodas ārstēšanā, bet Latvijā ir aktuāls. Šī ir kompleksa vakcinācija, kas ir jāveic katru gadu. Par kucēniem. Kucēniem šīs potes veic 2 reizes. Pirmo reizi 8 nedēļu vecumā, pēc tam revakcinācija 12 nedēļu vecumā. Sākot ar 12 nedēļu vecumu, visi suņi ir jāvakcinē arī pret trakumsērgu. Vakcīnas ir vai nu uz gadu, 2 vai 3 gadiem. Saistībā ar kaķiem ir vakcīnas arī pret kaķu leikozi un chlamidiozi. Savukārt suņiem īpaši populāri šai periodā ir vakcīna pret laimes slimību. Attiecīgi šogad vakcīna ir pieejama. Vakcinācijas grafiks ir mazliet savādāks. To veicam tikai no 12 nedēļu vecuma un pēc tam reizi gadā. Un kas man šeit vēl ir svarīgi piebilst par suņiem, iespējams kaķiem tas pats, pirms vakcinācijas mums ir pret attērpošanas tabletes jāielieto, vai ne? Attērpošana vienmēr ir rekomendējama gan pirms vakcinācijas, gan arī profilaktiski visa gada garumā. Tas var būt no reizes 3 mēnešos, pat līdz reizei pusgadā. Jā, to skatāmies individuāli. Tu pieminēji laimes slimību. Suņiem arī ir laimes slimība? Laimes slimība ir aktuāla Latvijā. Gandrīz trešdaļa no ganību ērcēm var pārnēsāt laimes slimību. Šī ir diezgan bīstama saslimšana un diezgan grūti diagnosticējama. Ja? Nevienmēr mēs laicīgi nonākam pie šīs diagnozes. Bet bez laimes slimības ir aktuāls vēl citas saslimšanas, kas ir pat biežāk sastopamas. Suņiem tā ir anaplazmoze, erlihioze un babezioze. Attiecīgi, lai dzīvnieki no šādām saslimšanām mēs varētu pasargāt, ir noteikti jāveic preventīvi pasākumi, tas ir apstrādes pret blusām ērcēm. Galvenie līdzekļi, kas tiek izmantot dzīvniekiem, protams, ir pretērču siksnas vai skausta pilieni. Ir gan ultraskaņas piekariņi, gan iekšķīgi lietojami medikamenti, kas nav paredzēti gan rutīnas lietošanai, bet tiek izrakstīti pie nepieciešamības, ja nenovērojam pozitīvu efektu uz iepriekš nosauktajiem. Ļoti uzmanīgi ir jāizvēlās un jāizlasa instrukcija katrai siksnai, jo lietošana katrai atšķirās. Ir siksnas, ar ko drīkst peldēt, ir tādas, kuras ir jānoņem. Tātad ūdens izturīgas vai neizturīgas. Attiecīgi ir siksnas, kuras ir īpaši jākop, tas ir, piemēram, reizi mēnesī jānotīra. Ir siksnas, kuras ir jāaktivizē pavelkot, tā kā mazliet pastiepot pirms uzlikšanas uz dzīvnieka. Tāpēc ļoti būtiski saprast, kā lietot tieši konkrēto jūsu izvēlēto līdzekli. Un kas ir jādara tiem pilieniem? Ja mēs tomēr izdomātu, ka mēs gribam mēģināt pilienes, kā viņas lietot, cik bieži viņas lieto? Pilieni ir dažādi. Ir pilieni, kas darbojas pret ērcēm 2 nedēļas, ir tādi, kas darbojas mēnesi. Ir jāpievērš uzmanība tieši norādītiem pilieniem un arī to ievadīšanai, jo ir pilieni, ko mēs ievedam skausta daļā, ir tādi, ko mēs ievedam vairākās vietās pa visu mugurkaulu. Jā, attiecīgi atbilstoši svaram, jā, tas ir vairākos punktos. Un tur pilinot mums ir tiešām jātīra vai ne, lai mēs tiekam līdz te jādiņai, lai tur aizskat tiešām. Jā, faktiski pilināšana šādā veidā, kad jūs noteikti redzat ādu uz pašas ādas, tā arī ir jālieto. Praktiski pasaka man, jo man vienmēr bail liekot to siksnu, ka nav pa ciešu. Kontaktam aptuvenajam ar ādu būtu jābūt tā, ka jūs brīvi zem siksnas varat palikt 2 pirkstus. Tas būtu, jā. Siksna noteikti nedrīkst karāties kā kaklerote, jā. Siksnai jāpieguļ pie ādas. Es un Zigijs Linda sakam tev paldies par šodienas konsultāciju, bet jau pēc nedēļas mēs Dinoteikā atgriezīsimies, lai izzinātu, kā vislabāk izvēlēties sev piemērotāko mīluli.